vai tu esi jūtīgs cilvēks? Ja tev apziņas skaitlis ir 2 vai 9, tad jau no dzimšanas tev ieliktā enerģija ir diezgan jūtīga attiecībā uz pasauli. Principā daudz cilvēku ir jūtīgi, bet no šie būs visjūtīgākie. Tāpīgi uztvers kritiku, tāpīgi uztvers to, ko par viņiem padomās, diezgan emocionāli. Devītnieki ļoti emocionāli reaģē, divnieki vairāk klusi pārdzīvo. Bet rokrakstā jūtīgumu var redzēt D burta cilpiņās, šitajā te, un T burtu, ja tu arī raksti kā L burtu ar cilpu, tad šeit būs vairāk jūtīgums, ko par tevi padomās, kā par cilvēku, attiecīgi uz divniekiem vairāk raksturīgs. Te burtā atkal tas būs, ko par tavu darba rezultātu pateiks, padomās un nedodies kritizēs, vairāk jau atkal tas būs gan uz abiem, gan divnieku, gan devītnieku, bet devītnieks arī stipri pārdzīvos, ja viņa darbu nenovērtēs, un tad tā ir tieši šī burta cilpa. Vai tu esi jūtīgs cilvēks, un vai tu esi dzīvis kādā no šiem datumiem, vai rokrakstā tev parādās kāds no šiem elementiem? Un aizsūt to kādam, kuru tu zini, kad viņš ir jūtīgs cilvēks.